Mēs tagad atrodamies Kapadokijas Gjuremjas pilsētas muzejā, kas ir zem atklātas debesis. Tā ir vieta, kur kādreiz lūgušies un veidojuši klosters agrīnie kristieši. Redzēsim, kas te būs. Lūk, te ir klostera saraksts. Скажет один, и второй, и третий, когда зайдет вовнутрь. Потому что там из вулканического туфа такого же выдолблено такое, как булечки, а в ней останки, кости. Чье? Фамилию, пожалуйста. Нам же надо знать, правда? Почему не подписано? Šis nosot pašas kristietības šūpuls. To sauc tagad par Aleksandra Lielā Časovņu, pareizticīgā. Sākumā tā bija lūkšana vieta, tad pēc tam viņa pārlika par apglabājumu vietu. Tas ir vesels kultūras mantojums. Šis tas svētbildītas zīmētās esot saglabājušās vēl no tiem laikiem. Svētie. Daba te ir vienkārši fantastiska. Skaista, trekna, zaļa. Viss smaržo, putniņi dzied. Šeit būs sienu glaznojumi. Закодировать понятие христианства в символы. Когда вы зайдете, всегда вот в эти двери низкие, хочется вот так нагнуться, правда? Да. При любом росте, при вашем, при моем, или вот молодежь у нас тут совсем. И когда вот заходишь, открываешь глаза, так под ним, а там такое, таракан, изображение. Это что? Не таракан, хозяин дома. Дело в том, что не таракан, ну, люди называют таракан, потому что похоже так. И вообще рисунки, которые от уровня глаза и выше, как-то одна мамаша сказала, мои дети рисуют лучше. Šis būs svētās Varvaras baznīciņa. Šeit ir tā, ka augšā simboli un apakšā svētbildes. Simbols, apakšā svētbilde. Tātad augšā gailas ir nodevības simbols, tad, kad 3 reizes dziedās gailas, tu man nodos, kā Bībelē bija rakstīts. Šis ir tarakāns, kas ir grēka simbols. Simbolisms tika lietots, jo neļāva zīmēt svētos, kāds tur galvenais. Un tad nāca kāda karaliene, es vārdu neatceros. Un tāpēc apakšā tika sazīmēti svētie beidzot. Šis noteikti kāds altārītis bijis ir. Vispār tu nedrīkst fotografēt. Ārprātīgs skaistums.
salīdzinot ar visām modernajām mūsdienu pareizticīgo un arī katoļu baznīcām. Jocīgi iedomāties, kad kristietības šūpuls ir bijis vienkārši alās, izsists alās. Šitādās viņi ir dzīvojuši. Tur kaut kur blakus teica, ka esot tā kā tā dēdama zāle. Un Turcijā pirmie kristieši nav sēdējuši pie zemes, bet pie galdiem. Tie sultāni, kad atnāca, tie izgāzās paklājos. Bet tas jau bija kurais tur gadsimts. Tātad pirmie kristieši kaut kad pēc 1. gadsimta ieradās Kapadokijā. Tā kā varētu būt bijis tas galds. Tāds te garš. Galdi izskatās. Lūk, kādam zāle. Skaisti. Kā var kaut ko tādu klintīs uztaisīt? Kāpu pa milzīgām kāpnēm, lai viņš to varētu redzēt. Un bija to vērts. Iznāk ārā no tās baznīciņas. Un tāds skats priekšā. Tik skaists. Iznāk ārā no tās baznīciņas. Un tāds skats priekšā. Tik skaists. Lūk, pa šādām stāvām trepēm būs jākāp lejā atkal. Cilvēki bijuši fiziski stipri. Šī ir tumšā baznīca, tur ieeja ir 6 eiro. Tā ir krāsaināk izkrāsot. Tumšs tāpēc, kad ir maz saules gaismas ienāk. Ir Svētās Katrīnas baznīca, bet viņa ir cieta, aizvērta. Šeit nedrīkstēja filmēt un fotografēt. Visas sienas bija izzīmētas ar skaistiem ikonām, ar visiem eņģeļiem, Kristu un svētiem cilvēkiem. Nu tā. No šīs dienas ekskursijām pa Kapadokiju tas arī ir viss. Nu, kājas ir piekusušas. Pārdzīvojam sliktu laiku, lietus uzgāza, tad saulīt uzspīdēja. Nu, tagad ir tā kā vajag. Tieši tās skaistās lampas visās malās.